Juhu! Sveikiņi! Dzirdi mani? Vai tu mani dzirdi? Ļauj, es tev ko pastāstīšu. Ir teiciens, ka uz meža ar malku nebrauc, un arī lāci nedala, kamēr tas mežā. Un kas tad tādus teicienus ir sagudrojis? Nu, protams, cilvēks. Jā, mežā cilvēks var dabūt visādus labumus, un mežs tos vienmēr arī dāsni devis. Cilvēks vienmēr tiecies savu labumu vairot un pratis mežu pielāgot tā, lai iegūtu vēl vairāk. Un jāteic, visbiežāk mežam nav nekas pretī. Katru tā hektāru mūsu zemē kādreiz ir skāris cilvēks. Varbūt tas bija vakar, varbūt pirms 1 vai 100 gadiem. Pirms 10 000 gadu Latvijā sākās cilvēku sugas uzplaukums, un tad arī sākās mežs. Toreiz tiesības uz mežu bija visiem, jo tāds mūsdienu izgudrojums kā īpašumtiesības vēl nepastāvēja. Tolaik mežs piederēja pats sev. Cilvēks iemanījās audzēt lopus un līst līdumus, tur mežam bija jāatkāpjas. No meža mājās nesa mēdījumus, ādas un ragus. Vēl mazliet vēlāk cilvēks iemācījās mežā saimniekot tā, lai tajā augtu jau konkrētām vajadzībām piemēroti koki. Piemēram, manufaktūru kurināšanai, kuģu būvei un, jā, arī Rīgas celtniecībai. Rīga, starp citu, joprojām nav gatava. Zini, kas 18. un 19. gadsimtā bija labākais koku materiālu transports? Upes! Cik esmu dzirdējusi, koku pludināšana bijis kaut kas, varens. Izklausās jau, ka cilvēkam no meža tik ņemt un ņemt, bet jāatceras, ka tas arī uzglabā oglekli, attīra gaisu un piedalās klimata regulēšanā. Tāpēc svarīgi mežu neizsmelt arī pārāk daudz. Par proporcijām un tā saukto meža šaha galdiņu nākamajā sērijā.